Sveiki visiem! Es esmu Dace Spaliņa, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktoras vietniece un Pilsoniskās sabiedrības atbalsta departamenta direktore. Tad jūs esat jau, kā saka, daži no jums jau ir sākuši aizpildīt pieteikuma anketas konkursam un informāciju par sevi. Bet, kā saka, lai sniegtu tādu pilnīgāku ieskatu šā gada konkursā, tad mēs jūs aicinām jau uz šo informatīvo semināru un izstāstīsim par šā gada tādām aktualitātēm, arī izmaiņām, kas ir atšķirībā no pagājušā gada konkursa norisē. Un tad mēs kopā ar kolēģi Lauri Liepiņu no ģimenes atbalsta programmu nodaļas sniegsim prezentāciju, un tad jautājumus lūdzam uzdot pēc prezentācijas, vai arī jūs paralēli varat rakstīt jautājumus čatā, un pēc tam arī tad mēs viņus izrunāsim un sniegsim atbildes. Tā, Lauri, lūdzu, dalāmies ar ekrānu, liekam prezentāciju. Tā, jā, tad konkurss ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2024 ir jau, var teikt, sācies. Šā gada jūnijā ir apstiprināts konkursa nolikums, un konkurss notiek jau 7. reizi. Par to ir liels prieks arī par pašvaldību atsaucību un vēlmi piedalīties. Tas mums arī ir ļoti motivējoši. Arī katru gadu pie tā strādāt. Tātad konkursā kā ierasts būs 3 kārtas. Tādā ziņā izmaiņas nav no pagājušā gada. Bet jā, ir tāds jauna ievedums, kad attiecībā uz balvu fondu būs arī tātad 30,000 eiro, bet tie būs sadalīti 2 daļās. 20,000 eiro būs galvenā uzvarētāja balva, ko saņems šī ģimenei draudzīgākā pašvaldība tādā vispārējā sadaļā, kura būs kā ierasts. Mēs vērtējam vispārīgi par dažādām jomām. Un atsevišķi būs vēl 10,000 eiro balva par tādu kā katru gadu mēs izvēlēsimies gada tēmu, kurai mēs īpaši pievērsīsim uzmanību, vērtējot pašvaldības, un uzdosim arī tādus specifiskus jautājumus. Šā gada tēma būs vardarbības mazināšana ģimenēs un arī skolu vidē, tāds kā prevencijas darbs, kā pašvaldības ar šiem jautājumiem strādā, kā notiek starpinstitucionālā sadarbība. Šajā jomā tas ir tāds šā gada jaunums, un tad katru gadu būs cita tēma, kam mēs pievērsīsim uzmanību. Tad vēl ir atšķirībā no pagājušā gada. Mēs šo te konkursu nevērtēsim sadalījumā pa reģioniem, bet visas pašvaldības būs tādā kā vienā grozā, un vairs nebūs Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions un tā joprojām, bet visas pašvaldības, kas piedalīsies konkursā, būs vienā grozā, un tad mēs arī viņas vērtēsim visas kopīgi. Tad ir jaunums arī attiecībā uz iedzīvotāju balsojumu. Šo gada konkursā par katru pašvaldību varēs balsot tikai 1 reizi, un iedzīvotāju balsojuma uzvarētājs arī iegūs tādu zelta biļeti uz finālu. Tas, kas būs ieguvis 1. vietu iedzīvotāju balsojumā, tad automātiski nonāks arī tajā fināla pieciniekā, pie kā mēs brauksim arī klātienes vizītēs. Attiecībā uz klātienes vizītēm, tad arī mēs šogad gribētu, teiksim, viņas padarīt tādas publiskākas, un pašvaldību pārstāvi, teiksim, tā sniedzot savas prezentācijas, tad mēs gribētu, lai ir
pieeja plašākai publikai, klausīties šīs prezentācijas, varētu piedalīties arī vietēji iedzīvotāji, tā skaitā arī iedzīvotāju padomes un raisīt tādu aktīvāku diskusiju ar komisijas locekļiem, sniegt arī savus jautājumus vai komentārus, un tad būtu arī mums kā komisijai tāds pilnvērtīgāks ieskats pašvaldības vietējā tādā dzīvē. Un visbeidzot, tad ģimenei draudzīgākās pašvaldības apbalvošanas ceremonija ir jau konkrēts datums mums jau ieplānots. Tas būs 28. novembris, un tas notiks Saldu tādēļ, ka tā bija ģimenei draudzīgākā pašvaldība Kurzemes plānošanas reģionā pagājušajā gadā. Un vienlaikus tas tiks apvienots ar ģimenes fórumu, ja vien mēs vairāk sarunātos, un šā gada tēma būs starppaudžu sadarbība. Tā kā visi aicināti arī uz šo fórumu piedalīties, un došu vārdu tagad manam kolēģim Laurim Liepiņam, kurš sīkāk izstāstīs par katru no šiem punktiem, par katru no šiem jaunumiem un par konkursa norisi kopumā, un arī par laika grafiku. Tā kā Lauri, lūdzu. Jā, paldies, Dāc. Tātad mazliet sīkāk par pašu konkursu norisi. Jāatgādina, lai vispār piedalītos konkursā, sākotnēji ir jāizpilda anketa par pašvaldību, kas ir pieejama vieta ģimenē LV, bet šķiet, ka jūs jau to visi zinat un arī to sekmīgi vai esat sākuši, vai to līdz arī sāksiet darīt. Bet tātad par galvenajām atšķirībām, kas mums bija līdz 23. gadam un kas tagad jau ir no 24. gada, tātad ar šī gada konkursu. Tātad konkursā paliek tās pašas 8 galvenās tēmas, jeb tēma bloki, kas tiek vērtēti konkursā, un konkursam saglabājās 3 kārtas, bet tur ir nelielas izmaiņas, ja tā var teikt. Kā Dācis minēja, tātad mēs neskatāmies vairs reģionāli, skatāmies valsts mērogā kopumā, un līdz ar to algoritma aprēķins pirmajā kārtā izvēlās 10 pašvaldības, kas tiek virzītas otrajai kārtai, iepriekšējo 20 vietām. Otrajā kārtā vērtēšanas komisija vērtē atvērtos jautājumus un izvirza 4 pašvaldības finālam, plus ir šis iedzīvotāja balsojums, jeb zelta biļete. Par to detalizētāk, kā notiks tas aprēķins un tā zelta biļetes iegūšana, to es pastāstīšu tad vēlāk. Un tad trešajā kārtā mums tad ir 5 pašvaldības, kas tiek arī vērtētas klātienē, kur mēs arī braucam klātienes vizītēs, kur mēs tiekamies ar pašvaldību. Un, kā Dācis minēja, šajā gadā mēs to darām vēl plašāk, jo nereti iedzīvotājs nav informēti par to, kādas labas lietas pašvaldība dara un ka viņi arī labprāt piedalītos un dzirdētu, un arī tas pašvaldībām šķietam ir tāda laba platforma, kur arī pastāstīt saviem iedzīvotājiem par to, cik viņi ir ģimenē draudzīgi, un tad konkursu ietvaros arī parādīt sevi arī saviem pašvaldības iedzīvotājiem. Viņi arī tādu līdzdalību, tam mēs tādu veicinam nosacīt tādu vēl lielāku atvērtību un caurspīdīgu. Un šeit arī, protams, ņemot vērā, ka ir šī brīvpieeja, tad mēs aicinām arī citu pašvaldību pārstāvjus šajās vizītēs doties. Tas mēs noteikti informēsim, kad tās notiek, un arī aizdoties uz citu pašvaldību un pastīties citu pašvaldību labos piemērus, kā tiek risināts viens vai otrs jautājums, un tādu veicināt tās labo prakšu, domapmaiņu un tā kā smelties labās lietas arī no citiem savstarpēji, tā kā ejot uz augšu, ja tā var teikt. Tad par pašvaldību dalījumu. Tad reģionālais dalījums bija līdz 23. gadam, bet no 24. gada mums visas pašvaldības tiek vērtētas vienopus.
Šīs visas izmaiņas nav tikai mūsu lēmums. Pie šī mēs nonācām kopā, diskutējot gan ar pašvaldībām, gan ar vērtēšanas komisiju, gan fonda padomi. Tad šīs visas izmaiņas, kas no šī gada ir tāds liels process un doma apmaiņa, kas ir bijusi. Un līdz šim mēs esam arī nonākuši, un tas tāds šķietami labākais iespējamais variants. Par to, kāpēc vienkopus konkurss sākotnēji bija tad, kad vēl pašvaldības bija vairāk kā 100. Līdz ar to tas reģionālais dalījums bija jēgpilns. Bet tagad, kad ir 43 un pavisam drīz būs 42, šis reģionālais dalījums vairs neiztur kritiku, līdz ar to visas pašvaldības mēs vērtējam vienkopus. Vēl jau vairāk, kad pilnīgi visas nepiedalās. Ir dažas, kuras nepiedalās, bet mēs ceram, ka šogad būs visas, kas piedalās. Un nākamā lieta, kad dažkārt gadās tā, kad kāda reģiona pašvaldība, kas varbūt ir 3. vietā, viņa citā reģionā būtu augstākā vietā. Līdz ar to tad mēs labprāt redzam tādu Latvijas kopējo vērtējumu, kā tad veicās pašvaldībām kopumā. Un arī jums kā pašvaldības pārstāvjiem noteikti būs interesanti paskatīties, kāds tad ir tas dalījums un šķērsgriezumi valstī kopumā jūsu pašvaldībā, ne tikai reģionāli. Tad par vērtēšanas procesu. Tad pirmajā kārtā, kuru vērtē algoritms, ņemot vērā esošo situāciju, gan ar budžetiem, gan visu pārējo, tad mums ir radies priekšlikums, kuru mēs arī esam pieņēmuši un to arī turpmāk darīsim, tad mazināt šo finansiālo aspektu pirmajā kārtā, kur algoritms bija tāds nosacīti lielāks uzsvars uz šiem finansiālo aspektu, kur tiek vairāk vērtēta ēdināšana, transports un citas finanšu ietilpīgas lietas. Tās tiek vērtētas arī tagad, bet palielinam arī šo praktisko pusi, kas ir, piemēram, bērndārzu pieejamība, rindas izglītības iestādēs, interešu izglītības pieejamība, arī tās varbūt ne tik finanšu ietilpīgas lietas, bet arī labas lietas, ko dara pašvaldība, un tām tiek ar šo gadu palielināts šis nozīmīgums priekš algoritma. Un tad par iedzīvotāju balsojumu, jeb zelta biļeti. Tad līdz šim bija iedzīvotāju balsojums, kuru varēja balsot reizi dienā, izteikt komentārus, balsot par vairākām pašvaldībām, ja dzīvo vienā, strādā otrā, un vecmāmiņa ir 3., tad ir viedoklis par visām 3, un tad varēja arī komentēt un balsot par 3 līdz 3 pašvaldībām. Un tas iedzīvotāju balsojums tika daļēji ņemts vērā, bija komentāri, ar kuriem mēs dalījāmies ar pašvaldībām, vērtējām vienu vai otru aspektu, kādēļ ir tā vai savādāk un ko saka iedzīvotāji. Bet ar šo gadu iedzīvotāji tātad balso tikai vienu reizi visas balsošanas laikā un balso tikai par vienu pašvaldību, kurā ir, viņuprāt, tā ģimenei draudzīgākā. Ja to, kur viņš pazīst vairāk, tad visdrīzāk viņa pašvaldība. Tas notiek vietnē Vieda ģimenei LV. Tur ar 5. datumu jau būs balsošanas poga, kur to varēs izdarīt, bet mēs noteikti arī dalīsimies sociālos tīklos un arī lūgsim jūs to darīt, lai tad veicinātu šo iedzīvotāju atgrieznisko saiti. Un ko tad dos šis balsojums? Šis balsojums tad dos šo zelta biļeti, kas ļaus pašvaldībai nokļūt finālā, kā 5. pašvaldībai. Tātad, ko tas nozīmē? Ja gadījumā pašvaldība izkrīt kaut vai pirmajā algoritmu aprēķinā un nav starp šīm 10, kas virzās tālāk, neatkarīgi no tā, ja iedzīvotāji ir nobalsojuši ar vidējo augstāko vērtējumu, kad konkrētā pašvaldība ir visdraudzīgākā iedzīvotāja prāt, tad pašvaldībai tiek dota šī
5. zelta biļete, viņi nokļūst automātiski finālā. Līdz ar to tātad 4 pašvaldības virza vērtēšanas komisija un 5. tātad izvēlās iedzīvotāji. Var gadīties, ka domas gan vērtēšanas komisijai, gan iedzīvotājiem sakrīt, un šī iedzīvotāja 5. pašvaldība jau ir sarakstā, un vērtēšanas komisija jau to ir arī izvēlējusies, izvērtējusi no savas puses. Tad kā 5. tiek ņemta pašvaldība no vērtēšanas komisijas saraksta. Nu jā, un tad iedzīvotāju balsojums sāksies 5. augustā, tas ir pavisam drīz jau pirmdienā, un notiksies līdz 9. augustam. Tāpat tikpat ilgi, cik pašvaldībām ir iespēja pildīt anketas. Tātad par konkursu... Iedod iedzīvotāju balsojums līdz 9. septembrim. Es teicu augustam? Jā. Jā, atvainojos. Jā, 5. augustā sākās un līdz 9. septembrim. Jā, paldies. Jā, augusts tikko sācies un liekas, ka ir jau nākamais mēnesis. Paldies. Tātad par konkursu virstēm. Tātad līdz šim pašvaldības tika vērtētas pēc visiem iesniegtiem rādītājiem vienlīdzīgi, bet ar šo gadu esam arī saņēmuši ieteikumus un redzējumu, kā būtu jēgpilni izvirzīt virstēm. Kā Dats minēja, tad 24. gadā, jeb šogad, mūsu virstēm ir vardarbības mazināšana izglītības iestādēs un ģimenē. Tāda starpinstitūciju sadarbība un tāds prevencijas darbs, par ko arī tiks piešķirta balva pašvaldībai, kurai vai tas vislabāk sanāk, vai ir labākā prakse. To tad vērtēšanas komisija vērtēs. Jā, par šo tad atgrieznisko saiti sniedz vērtēšanas komisija. Un, protams, saglabājās arī šo vispārīgo jomu vērtēšana, kāds arī bija līdz šim. Par pašvaldību godināšanu, tātad, jā, tad par šo virstēm, jeb ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā, tad ir šie 20,000 eiro. Un par šo izvirzīto virstēmu, un tad ir šie 10,000 eiro. Un tad skatāmies visu valsts mērogā, ne vairs reģionāli, kāds bija iepriekš. Tad, ejot laikam, mainās nereti arī personālijas, arī pašvaldībās, un ir tā, kad ir nepieciešams piesaistīt vēl kādus kolēģus, kas veic anketas aizpildīšanu. Jūs droši, tā kā tur ir tēmas dažādas un viens pašvaldības speciālists var nezināt visas tēmas, tad mēs ļaujam un arī rosinam pašvaldības piesaistīt vairākus speciālistus, kas aizpilda anketu, un tad šo piekļuvi mēs jums varam nodrošināt. Lai to izdarītu, tad ir lūgums sūtīt e-pastu ar lūgumu uz pašvaldības@civgov.lv. To mēs saņemsim un lūgums norādīt tātad lietotāji, kas nepieciešams, tad vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru un personas kodu. Jo pieslēgšanās notiek ar Latvija.lv, tad, lai visi dati būtu korekti arī aizpildīti un, lai rosinātu, kā kolēģi saka, datu tīrību, lai mums ir korekti aizpildīt šīs. Par lietotājiem, kuri varbūt vairs nav aktuāli, jūs arī varat e-pastā rakstīt un pajautāt, kāds tad ir varbūt jūsu pašvaldības pašlaik lietotāju saraksts, to mēs jums varam nosūtīt. Un arī, ja ir kāds lietotājs, kurš vairs nav aktuāls, mēs viņu varam arī dzēst no sistēmas, lai nav šī piekļuve vairs. Tā kā to lūgums arī paskatieties, kam ir piekļuvis, tad mēs palīdzēsim šo sakārtot, lai arī tas darbs sekmīgāk un raitāk iet uz priekšu. Tad, jā, un par laika grafiku. Kaut kādu daļu jau mēs esam veiksmīgi noskrējuši, ja tā var teikt, no pašvaldību konkursu maratona, bet ir vēl dažas būtiskas lietas, kas jums varētu būt vērtīgas zināt.
Arī iepriekš saņēmām komentārus no pašvaldībām, ka būtu vēlams mazliet ātrāk zināt par laika grafiku un par to, kad mēs varētu doties, kad vērtēšanas komisija dotos uz pašvaldībām vizītēs. Tad tagad jau skaidri ir zināms, ka tas notiks oktobra 2. un 3. nedēļā. Tad tās pašvaldības, kuras jūtās jau ļoti pārliecināts par sevi un ir darījuši visu, lai kļūtu par ģimenei draudzīgāko, tad noteikti jau varat iezīmēt šīs 2 nedēļas, kad mēs varētu doties jūsu virzienā. Jā, un to mēs zināsim, tad, kad vērtēšanas komisija būs izvirzījusi un kandidātus. Tad arī mēs septembra beigās visdrīzāk jūs uzrunāsim, lai oktobrī dotos pie jums, pie šīm 5 pašvaldībām klātienes vizītēs uz prezentāciju un tādu detalizētāku situācijas gan izrunāšanu, gan arī mums ir vērtēšanas komisija salīdzinoši plaša. Arī jums, kā pašvaldībām, ir lieliski iespēja parunāt ar gan ministriju pārstāvjiem, gan dažādu organizāciju pārstāvjiem. Tā kā tās pašvaldības, pie kurām ir bijušas vizītes, vienmēr atzīst, ka tās ir vērtīgas. Un gan uz vienu, gan uz otru pusi pieredzes apmaiņā, gan lai tā kā paplašinātu šo redzesloku. Un par apbalvošanas ceremoniju Dats jau minēja, tad tas būs novembra beigās, kur mēs tiksimies Saldū fórumā, ja vien mēs vairāk sarunātos ietvaros. Tas par laika grafiku. Lūk, paldies jums par laiku, ko veltījāt prezentācijai, bet labprāt atbildēsim arī uz jautājumiem, ja tādi ir. Dats, lūdzu. Jā, es aicinu uzdot jautājumus. Vienlaikus čatā ir pāris jautājumu, ko es vienkārši nolasīšu. Jā, es atgādinu, ka mums prezentācijai būs pieejama vieta ģimenei.lv arī pēc šodienas. Un tad bija jautājums, kāpēc šo konkursu uzliek obligāti pašvaldībām. Šis nav konkurss obligāts pašvaldībām. Pašvaldības piesakās pēc savas iniciatīvas, un tā ir tiešām brīva izvēle. Un tad Laura bija jautājums, kad ielogojoties vieta ģimenei.lv vietnē neizdodas, nav iespējams aizpildīt anketu. Kāds tur varētu būt iemesls? Jā, tur varētu būt, ir viens iemesls, kas man sākotnēji nāk prātā, ka jūs neesat piesaistīts, lietotājs nav piesaistīts kā pašvaldības pārstāvis, ka viņš drīkst aizpildīt. Lūgums tad rakstīt uz e-pastu pašvaldības@sivgov.lv un no kuru pašvaldību jūs pārstāvat, un tad sistēmā mēs varam paskatīties, vai jums ir lietotāja tiesības vai nav. Un, ja nav anketa, tad visdrīzāk izskatās, ka jums varētu nebūt lietotāja tiesības. To mēs varam ātri sakārtot dienas laikā, to mēs parasti arī izdarām. Tā ir jautājums, vai obligāti jāiesniedz arī darba devēja pilnvara? Tā, izskatās, ka jūs jautājat par jau mūsu otru programmu, kas ir ģimenei draudzīga darba vieta. Tad tur ir jāiesniedz pilnvara, ja jūs neesat pašvaldības vadītājs, bet tā ir cita programma un tad ir citi jautājumi. Jā, par to es arī varu palīdzēt, bet tad jau citā sarunā. Tad vēl ir jautājums čatā, vai anketā saglabājas dati no iepriekšējā gada? Jā, ņemot vērā, ka šī pašvaldība anketa ir salīdzinoši apjomīga, tad mēs esam panākuši risinājumu jau 2. gadu šķiet, jau 3. Kā iepriekšējās anketas dati tiek arī pārkopēti uz šo gadu, līdz ar to tā informācija, kas jums nemainās, tā arī saglabājās, bet tas, ko jūs zinat, kas ir mainījies, lūgums to ielabot un iesniegt jau tad koriģētu, precizētu, aktuālu 2024. gadam anketu. Tā, vairāk čatā jautājumu nav. Varbūt kāds vēlas uzdot mutiski.
Ja nē, tad noteikti ar Lauri var sazināties, vai ne? Tieši tā. Par kuru dienu. Un uzdot jautājumus, kas ir neskaidrs. Un Lauri, tavi kontakti ir pieejami, vai ne? Jā. Gan mājaslapā ir, gan, jā, īstenībā tikai mājaslapā. Es drīkstu vienu jautājumu. Jā, lūdzu. Mums pagājušajā gadā bija tā, ka Gulbens novada pašvaldībai vienkārši nopublicēja pa iepriekšējā gada datus, un mēs vienkārši, īsti negribam dalību šogad. Kā mums darīt? Lai atkal tie dati neaiziet vienkārši automātiski. Tad, ja pareizi saprotu, jūs nevēlaties piedalīties konkursā, bet arī, lai dati no citiem gadiem neparādās, kas ir iepriekšējā gadā. Jo sanāk, kad it kā mēs figurējam konkursā, bet mēs neesam atjaunojuši tos datus. Jā, sapratu situāciju. Jā, tad uzrakstiet lūdzu e-pastā par to, ka jūs vēlaties, lai izņem jūsu datus no sistēmas ārā. Tas ir, kolēģi noteikti pastāstīšu, par ko noteikti bija šis jautājums. Šie dati, kas tiek aizpildīti, ne tikai tiek izmantoti konkursam ģimenei draudzīgākā pašvaldība, bet arī vietnē Vieta ģimenei LV ir iespēja iedzīvotājiem redzēt, jebkuram iespēja to redzēt, tad pašvaldību salīdzinājums par visiem, gandrīz visiem anketu jautājumiem, gan par atbalstiem, gan par pieejamību, gan par izglītības iestādēm, gan par visiem šiem jautājumiem, ir tāds vienkops priekšiedzīvotājiem, lai varētu redzēt, arī salīdzināt pašvaldības, ja kāds plāno izvēlēties vienu vai otru pašvaldību, kur dzīvot vai atgriežoties Latvijā, kuru izvēlēties viņam piemērotāko. Un ir arī kalkulators, kurā iedzīvotājs var izvēlēties savu konkrēto situāciju, gan par mazuļi, cik ir, un kāds ir ģimenes stāvoklis, un cik veci ir bērni. Un tad katrai šī individuālai situācijai tiek arī aprēķināti un piedāvāti tie pakalpojumi, ko konkrēta pašvaldība piedāvā vienā vai otrā situācijā. Un arī valsts atbalsts ir redzams. Tur divās vietās tiek izmantot šie dati. Jā, ja jūs sakat, ka jūs nevēlaties, ka šie dati ir pieejami iedzīvotājiem, tad jā, lūgums atrakstīt e-pastā, mēs tad varam viņus izņemt ārā, kad neparādās nekas. Jā, man bija jautājums, esmu arī pacēlis rociņu. Iepriekšējos gados bieži bija tādas situācijas, ka tieši par tehnisko nodrošinājumu, vai jūs esat paši iztestējuši, ka tas perfekti strādā, jo patiešām tehniski ievadot šos datus, vairāk kārt ir bijis tā, ka tu ievadi saglabā, bet tad tie atkal pazūd, un tiešām tādas tehniskas aizķeršanās ar šo pašu sistēmu, vai jūs šogad esat iztestējuši, ka patiešām tur viss perfekti strādā? Jā, tad par sistēmu visu laiku tiek uzlabota. Ir bijis jautājums par amplitūdām, tur, kur ir jānorāda vērtība, ir bijusi vēlme, lai var norādīt amplitūdu, bet amplitūdas nevar norādīt. Tas nereti ir par izmaksām vai nu ēdināšanai, kur nereti vienā skolā ir viena situācija, citā ir cita situācija, tad lūgums ir rakstīt šo vidējo, kāda ir jums tā vērtība, un piefiksēt to. Par datu nesaglabāšanu tur ir jānospiež tā podziņa saglabāt, tad dati saglabājās, un tā sistēma būvētu tā, lai tie dati saglabātos. Tā kā esam arī pārbaudījuši šo gadu, gan jautājumus, gan ir daži bijušas situācijas, kur ir jau, ejot laikam, ir jau nepieciešams ievadīt vēl lielākas vērtības, nekā tās ir bijušas pirms tam. Līdz ar to mēs arī palielinām dažos no jautājumiem iespēju ievadīt vēl vairāk, tā kā lielāku informācijas apjomu nekā tas bija līdz šim. Bet ja būs kādas tehniskas aizķeršanās, tad jūs būtu tas cilvēks, ar ko sazināties par tādām tehniskām niansēm? Jāatzīst, ka es to nekodēju, bet noteikti rakstiet man lūdzu, un tad iespējami ātrā veidā mēs to varam atrisināt. Tas arī nereti ir 1-2 dienu jautājums. Jā, vai vēl kāds jautājums, vai arī
Ja nav, tad, jā, Lauris ir tas cilvēks, ar ko lūdzam aicinām sazināties, ja ir kādas tehniskas aizķeršanās vai ja kāds cits jautājums par šī konkursa norisi. Tā, vēl viens jautājums čatā. Gadījumā, ja pašvaldība nepiedalās, lūdzu šogad izņemt datus no sistēmas, vai tad, ja nākamajā gadā piedalāmies, dati būs pieejami? Ja dati tiek izņemti no sistēmas, tad, Lauri, kā tur ir? Viņi būs pieejami citus gadus. Tur šķiet ir divi jautājumi vienā. Par datu atspoguļošanu, tātad sistēmā dati jau saglabājās. Tas, vai viņi tiek atspoguļoti mājaslapā Vieda ģimenei LV, par to ir jautājums. Tad var izņemt datus, lai tie neparādās Vieda ģimenei LV, bet, protams, viņi saglabājās jūsu profilā, sistēmā, zem anketas, tur dati saglabājās. Jā, tur mēs ārā nedzēšam, jo, ja šogad nepiedalāties, bet varbūt piedalīsieties nākamajā gadā, tad jums būtu jāiepiln, ka dati saglabājas. Un to mēs arī nodrošinām. Jā, bet tad, jā, lūgums tiešām tām pašvaldībām, kuras nevēlas, ka viņu dati tiek atspoguļoti mūsu mājaslapā, tad arī uzrakstīt rakstiski, vai ne, uz pašvaldības sif.gov.lv, un tad mēs arī izņemsim. Jā, vēl viens jautājums, es atvainojos, vai es pareizi sapratu, piedodiet, ja nepareizi sapratu vai pārpratu, tā virstēma, tā ir tā kā jūsu noteikti vai mūsu, kur jūs stāstījāt par tām virstēmām? Tā, es varu atbildēt uz šo jautājumu. To virstēmu vienojās Sabiedrības integrācijas fonda padome, ka tāda varētu būt šajā gadā, ņemot vērā arī iepriekšējo gadu aktualitātes, un tad šī ir tā tēma, ar ko mēs varētu sākt. Un tad, jo Sabiedrības integrācijas fonda apstiprina konkursu nolikumu, tad konkursu nolikumā arī tad mēs ierakstam šo te virstēmu. Tā. Jā, Ilze, varbūt uz jautājumiem čatā mēs varam arī atbildēt pēc šīs sanāksmes, vai ne? Tad, Es ātri atbildot uz Beāta Logini jautājumu. Jā, mēs varam jums iedot tos datus arī citā formātā. Tas visdrīzāk būs Excel no datubāzes, lai ar to var strādāt. Jāpalūdz sistēmas izstrādātājiem, lai viņi eksportē jūsu pašvaldības datus, bet to mēs varam arī jums palīdzēt iegūt. Jā, jums tādā veidā ir vieglāk. Varbūt tie būs iepriekšējā periodā jūs aizpildītie dati, jā. Piedodiet, laikam pārtraucu Moniku. Jums bija jautājums? Man viņa mazliet arī varbūt priekšstats, ka šajā seminārā jūs mazliet arī varbūt parādīsiet tā kā to, anketu un kopā tā kā, iziesim cauri tiem blokiem, bet to jūs laikam nebijāt plānojuši, ja? Nebijām, ņemot vērā, ka anketa ir diezgan apjomīga. Ja ir kāds konkrēts jautājums par konkrētu sādaļu, jā, lūdzu droši rakstiet, mēs varam kopīgi skatīt, kā jums palīdzēt vienā vai otrā jautājumā. Jā, jūs vārdu laikam, ko vēl ja es drīkstu papildināt, tad, ja jums tiešām pašvaldībai kāda ir vajadzīga palīdzība, mēs esam gatavi arī saslēgties ar jums individuāli, tad mēs varam parādīt, izstāstīt visu, kas jums ir kāda neskaidrība, tā kā uzrakstiet, un mēs noteikti to nodrošināsim. Jā, paldies jums liels! Jā, paldies tad visiem. Es domāju, mēs esam izgājuši cauri visiem jautājumiem un aktualitātēm, tad droši sazināties arī ikdienā ar mums, un tad visiem veiksmi konkursā, jā, gaidīsim jūsu pieteikumus. Veiksmīgi. Paldies, vislabāk! Paldies!